Šainamā svētku diena ausā, jo augšup viņo dziesmu gavilēs, lai Dievs pats žēlīgi tos klausā, kas godībā pateicību nes, par visām dāvanām no augšienes, no kurām baltas tāpat veselēs. Nostās pagājušie gadi, un Dieva uzticību slavēt sāk. Sen aizmigušie tevi radi, kā liecinieki pie mums šodien nāk, un stāsta, kā tā kunga parami, tiem dzīves cīnā spēku devuši. Še priekā vēsti sludināja, kā visi brāļi mācās esam mēs, un kas pie Dieva galda gāja, tie atšķīrās no ļaunās pasaules. Tā kunga svētais mīlestības gars, tiem sirdis sildīja kā saules stars. Dievs esi vienmēr sargs šai draudzei, kā viņa arī turpmāk aug un zeļ, dod spēkā garu katrai audzei, kā visi ilgā savus skatus ceļ, uz debes mājokļiem, kas nezudīs, kad šeit ir zemes nīks un beigsies viss. Kungs pieceļ nomāktos, Kungs mīl taisnos, Kungs pasargās svešinieku, bāreni un atraitni pieceļ kājās, bet ļaundara ceļu ritenī sagriež. Kungs būs ķēniņš uz mūžiem, tavs Dievs, Ciāna, uz audžu audzēm. Slavējiet Kungu! Raugies, Ciāna, mūsu svētku pilsēta! Tavas acis skatīs Jeruzalem, rimtu mājvietu, telti, ko neizļodzīt, tās mietiņus neizraus nemūžam, tās saites nekad vairs nesaraus. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Āmen. Todien teiks Jeruzalemei, nebaidies, Ciāna, nenolaid savas rokas.
Kungs, tavs dievs ir pie tevis, varonis, glābējs. Iesim arī pie Ciānas dieva un lūgsim piedošanu un dvēseles nastu atraisīšanu klusā, personīgā un godīgā lūgšanā šajā brīdī. Tad paglāpsies visi, kas piesaugs kunga vārdu, jo Ciānas kalnā un Jeruzālēmē būs glābiņš, kā kungs teicis, un paliks tie, kurus kungs sauks. Mosties, mosties, apvelt savu spēku Ciāna, velt savas krāšņās drānas Jeruzālēmas svētā pilsēta. Ejiet, viss ir piedots, aizmirsts un izdzēsts Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no 67. psalma. Dievs, lai mūs žēlo un svētī, lai liek savam vaigam mirdzēt pār mums, lai zina visa zeme tavu ceļu un visas tautas tavu pestīšanu. Tautas, lai slavē tevi Dievs, lai tevi slavē visas tautas, lai līgsmo un gavelē ciltis. Vienlīdzībā tu tiesā tautas un vadi ciltis virs zemes. Tautas, lai slavē tevi, Dievs, lai tevi slavē visas tautas. Zeme ir devusi savu ražu, Dievs ir mūsu svētījis, mūsu Dievs, Dievs ir mūsu svētījis, lai bijā viņu visas zemes malas. Āmen. Tad es jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Protams, ka nē, jo arī es esmu izrēlietis, Ābrahama pēcnācējs no Beņamīna cilts. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš redzējis. Dieva žēlastības dāvana un aicinājums ir negrozāms. Jo tāpat kā jūs reiz bijāt nepaklausīgi Dievam un tagad esat apžēloti viņu nepaklausības dēļ, tā arī tagad šie ir nepaklausīgi, lai jūs tiktu apžēloti un arī viņi paši reiz tiktu apžēloti. Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Āmen, aleluja! Dieva vārds ir spožs un spēcīgs pat vasaras karstumā un lietū, tāpēc ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija 15. nodaļas. Jēzus tos atstāja un devās atpakaļ uz Tīras un Sidonas apvidu. Un redzi, kāda kanāniešu sieviete, kas tur dzīvoja, nāca pie viņa saukdama: Kungs, Dāvida dēls, apžēlojies par mani, manu meitu dēmons briesmīgi moka. Bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tad viņa mācekļi pienāca un lūdza palīdzi tai, jo tā kliedz nākdama aiz mums. Jēzus tiem atbildēja: es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā vienīgi pie Izraēla nama pazudušajām avīm.
Bet sieviete, pienākus klāt, nometās ceļos viņa priekšā, sacīdama: Kungs, palīdzi man! Viņš atbildēja: Nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem. Jā, kungs, viņa sacīja, bet sunīši ēd druskas, kas nobirst no viņu kungu galda. Tad Jēzus viņai atbildēja: Ak, sieviete, tava ticība ir liela, lai notiek, kā tu vēlies. Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Āmen. Atspirdzinošais Dievs dāvā mums veldzi sava vārda dzestrumā un atgādina mums, cik svētīgi mēs esam kā draudze, kalpodami tavam vārdam jau 129 gadus. Jēzus vārdā to lūdzamies. Āmen. Pēdējos mēnešos ir nācies diezgan daudz lidot. Un katru reizi, kad dodos uz lidostu, mani pārņem neparastas sajūtas. Jau iebraucot lidostas teritorijā, sajūtama tāda pacelātība. Jo visos gada laikos tur ir skaisti izrotāts. Ziemassvētku laikā izdekorēts un izgaismots ar miljoniem dažādu gaismiņu, vasarā iekoptas un sastādītas krāšņas ziedu dobes. Viss liecina, lai kur tu dotos, tevi gaida sajūsminošs ceļojums. Ieejot lidostā, gaisā virmo tāda ļoti īpaša ceļošanas atmosfēra. Arī gaidas, sapņi, un tam ir grūti pretoties, jo vieni kaut kur gatavojas doties, citi atgriežas. Aizlidošana ir kā sajūsma. Pavadītājiem mazliet skumjas, jo tās ir atvadas uz kas zina cik ilgu laiku. Ielidošana ir savējo prieka triumfs, jo viņi varbūt ilgi gaidīdami tevi beidzot ir sagaidījuši, un arī pašam liekas, kā nu šoreiz būs, kad atkal redzēšu mīļās sejas, vai viss būs kā agrāk, vai nebūs kādu ēnainu ziņu. Aizlidošana var nozīmēt arī šķiršanos uz mūžu, nekad jau nevar zināt. Tāpat kā atgriešanās var būt dažādu, reizēm neparedzētu iemeslu dēļ, kas šķēršojuši ikdienas gaitas un atcēluši kādas citas tavas ieceres un plānus, kas nevienmēr varbūt ir priecīgs notikums. Taču starp tām abām, aizlidošanu un ielidošanu, ir mūsu ikdiena. Darbs, svētki, godi, piemiņas dienas, gada ritums, kur vienmēr tāpat kā sieva šī rīta evaņģēlija lasījumā cīnāmies par druskām. Drusku vairāk laika, drusku vairāk prieka, drusku vairāk naudas, drusku vairāk veselības, drusku vairāk atpūtas, drusku vairāk iespējas lidot kaut domās un sapņos, un vienmēr drusku vairāk spēka. Drusku par druskai to visu ikdienā mēs taču arī salasām. Drusku pa druskai arī mēs, Ciāna, šodien svinam gandrīz neticamus 129 draudzes kalpošanas, darbības, cerību un ticības gadus. Te svešumā tālu prom no Latvijas tas ir daudz. Lielākā daļa trimdas draugu šajā laikā svin 75 gadu jubilejas, bet mums ir jau gandrīz 130. Kopš tā saukto veclatviešu laikiem, kad Ciānas dibinātāji, ieskaitot pirmo mācītāju igauņu izcelsmes misionāru Hansu Rebani, izlēma, ka Čikāgā jāveido sava luterāņu draudze, ir pagājis vairāk kā gadsimts. No veclatviešu pēctečiem mūsu draudzē nav saglabājies vairs neviens, taču Otrā pasaules kara bēgļu gaitā šurp atplūdušie latvieši pārņēma darbošanos no toreiz jau pagurušajiem tautiešiem un ar lielu enerģiju sāka saimniekot. Drusku pa druskai ticības, ka vienu dienu Latvija atkal būs brīva. Tie, kas varbūt negluži ielidoja, bet iebrauca no dažādiem Amerikas štatiem pēc nostrādātajiem gadiem sponsoru saimniecībās, solīja Dievam
ticību, ar ko šo draudzi turpināt. Un tā pa visiem šiem 129 gadiem to visi kopā arī esam salasījuši. Gluži kā sieva druskas zem kungu galda, jo ne jau viss uzreiz un vienmēr bija. Sākuma gados lielākās sāpes bija to ciāniešu aizlidošana mūžībā, kas vēl bija spēka gados. Un tādu mūsu kapsētās ir daudz. Un tomēr asaru pa asarai, drusku pa druskai mierinājumu un jaunu cerību ir pieticis visus šos gadus. Gluži kā Jēzum pietika ar druskām no dažiem groziem maizes un dažām zivīm, lai pabarotu tūkstošus. Drusku pa druskai vien jau vajag, lai mēs gūtu spēku Dievā un apzinātos, cik ļoti Viņš mūs vienmēr ir svētījis, stiprinājis un mīlestībā ar vien pie sāniem sargājis. Līdzās izlidošanai, ko sauc par slimībām, vecumu, pandēmijām, okupācijām, vienmēr bija arī ielidošana. Jaundzimušie ciānieši, kristības, iesvētības, laulības, un no prieka druskām sanāca lieli kukuļi ar ticību, kas baroja ciāniešus visus šos bagātos gadus. Jā, pat visiem, kas ierodoties šeit nejutās kā mājās un ilgojās pēc miļās Latvijas, nerodot sev sirdsmieru un savu īsto vietu, Dievs atļāva ņemt no tolaik svešās zemes drusku pa druskai līdz neierobežotai brīvībai, kādas tolaik nebija Latvijā, drusku pa druskai sakarus ar mīļajiem Latvijā, drusku pa druskai svešo valodu, un drīz jau neviens vairs nedzīvoja toreizējās baznīcas, Ciānas baznīcas pagrabā, bet savās pašu jaunajās mājās un brauc uz dievnamu ar saviem jaunajiem auto. Redziet, lai būtu sāti, lai iedzīvotos, lai paliktu šeit uz visiem laikiem, pietika drusku pa druskai. Tā izveidojās pilnīgi jauna dīpīšie pārvietoto personu sabiedrība, jaunas ģimenes, skolas, skauti un gaidas, un viss griezās ap šo ticības asi, ko gadu 10 laikā dažādi Ciānas mācītāji arī šai draudzei ir izlūguši un stiprinājuši. Pāršķirstot vecos draudzes dokumentus šajā pavasarī, ieraudzīt, cik liela dzīvība, darbība un kustība šeit reiz bijusi. Tā kā ciānieši iemācījās no Dieva izlūgties drusku pa druskai no visa, kas bija nepieciešams, pat ar, kā lasīju dokumentos, daudzkrāsainajiem raksturiem, sulīgajiem kašķiem, reizēm skaļajiem strīdiem, kas taču neizbēgami ir, protams, katrā draudzē. Un jo vairāk ciāniešu, jo vairāk radās arī, protams, taisnības, par ko cīnīties, bet tā ir vēsture. Gadiem ejot, arvien vairāk ciāniešu aizlidoja mūžīgajās tālēs. Un tie, kas Latvijas neatkarībai atjaunojoties ieradās, protams, retāk meklēja ceļu uz baznīcu, jo padomju režīms cik tik spēja centās apēst jebkuru ticības drusku, kas vēl bija no vecvecākiem bērnos saglabājusies. Un tomēr viņi ir drusku pa druskai. Šodien uz Ciānas 129. gada dienas sliekšņa stāvot, lūksim kā sieva, kura šī rīta evaņģēlijā ar Jēzu gluži vai diedelējās. Kungs, palīdzi man! Un lai dzirdam Jēzus atsaukšanos. Ak, sieviete, tava ticība ir liela. Lai notiek, kā tu vēlies. Lai notiek, ka lai gan esam skaitliski krietni maz, lai mūsu ticība nesadrūp kā maizes druskas. Galu galā, kad Jēzus pabaroja tūkstošus no tik maza daudzuma ēdiena, tās jau arī bija tikai druskas uz tādu skaitu cilvēku, kas viņa priekšā bija izbadējušies un gaidīja uz pabarošanu. Bet visiem pietika un palika pāri. Drusku vairāk
ticības, drusku vairāk mīlestības, drusku vairāk vienotības, drusku vairāk vēlēšanās būt kopā, drusku vairāk laika un drusku vairāk mums vienam otra. Gan ielidojot, gan aizlidojot. To lūdzam šajā svētku dienā kungam Jēzum. Āmen. Mēs neesam vieni. Mēs dzīvojam Dieva pasaulē. Mēs ticam Dievam, kas radījis un rada, kas nācis Jēzū, vārds tapis miesa, lai izlīdzinātu un darītu pa jaunu, kas darbojas mūsos un citos caur garu. Mēs ticam Dievam. Mēs esam aicināti būt par baznīcu, līksmoties Dieva klātbūtnē, dzīvot ar cieņu pret radību, mīlēt un kalpot citiem, meklēt taisnību un pretoties ļaunumam, sludināt Jēzu krustā sisto un augšām celto, mūsu tiesnesi un cerību. Dzīvē, nāvē, dzīvē aiz nāves, Dievs ir ar mums. Mēs neesam vieni. Pateicība Dievam. Lūksim Dievu. Dievs mūsu draudzes gans un sargātāji. Paldies, ka tavs spēks un diženums gandrīz 130 gadus ir uzturējis ciānu un ciāniešus visās paudzēs stiprus un tevi arvien meklējošus. Paldies, ka ciāna ir devusi mājas un garīgo patvērumu šo gadu gaitā tūkstošiem pēc ticības augstošo. Sargājošais Dievs, kaut šajās dienās daudz mazākā skaitā, tomēr mēs arvien nesam ticības lāpu visu to ciāniešu vārdā, kas šo draudzi iesāka un tavam vārdam uzticējās jau tālajā 1897. gadā, kad pirmie Amerikā iebraukušie latvieši tika pulcēti dievkalpojumiem savā tēvu valodā. Svētī mūs Dievs, stiprinātāji, ciānas aizstāvi, kā arī turpmāk vēl atrodam spēku tevī un ticību sevī nest Jēzus Kristus labo vēsti tālāk un tālāk daudzos un dažādos veidos, kā vien to spējam. Svētī mūsu draudzes dibinātāju piemiņu un visu strādīgo, neatlaidīgo darbinieku roku un sirds centienus visus šos gadus uzturēt un izvērst ciānas draudzes sludināšanas, kalpošanas, svētīšanas un došanas darbu, kas pa šiem gadiem ir nesis neizsakāmi daudz augļu. Dievs, mēs lūdzam arī par ikvienu, kas joprojām čakli un pašaizliedzīgi strādā, aizlūdz un paliek gara nomodā par tava evaņģēlija izplatīšanos gan mūsu draudzē, gan aiz tās sienām plašajā pasaulē. Esi mūsu spēks un stiprums, sapņu un mērķu īstenotājs, piemiņas glabātājs,
un pacel mūsu skatus uz tevi augšup un uz priekšu, svētību, došanas un saņemšanas virzienā. To lūdzam Jēzus Kristus, Ciānas pestītāja un glābēja vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Tas darbs, kungs, Jēzu, viss ir tavs, tas darbs, ko darām mēs. Un tādēļ, kā šis darbs ir tavs, tas cels un pastāvēs. Bet kviešu graudām pirmsākās, celt lauktu augot pieņemams, ir jākrits jāmirst tīrumā, lai celtos jaunā dzīvībā, kraut zeme grimst, pēc jauna tēlā dzimst. Caur sāpēm debes godībā mans Jēzus iegājis, kas tic to savā valstībā, viņš arī ievedīs. Mūs kungs tu kalnā nepamet, bet liec mums ciest un uzvarēt, bet mūs caur nāves ieleju uz savu gaismas cienu, caur tumsību, uz gaismas cienu. Kā daigas sēkla tīrumā, tu kāpā nogrīni, un plaukams jaunā dzīvībā mūs līdzi modini. Kungs visās tautās aicini, lai tevi atzīst pilnīgi, un sūti savus vēstnešus, ja gribi raidīt gādījumus, ja arī mūs, kā gaismas vēstnešus.